Līdz lielajai talkai jau vēl ir laiks, bet Raunas novadā talkošana sākusies jau martā, jo raunēnieši sev noteikuši palielu uzdevumu attīrīt no sanesumiem savu novada lepnumu Raunas upi. Viena talka jau ir bijusi, bet aizdītajā sestdienā atkal tiek strādāts, un šoreiz nācās likvidēt visai pamatīgus koku sanesumus. Šeit bebra nav. Šeit tiešām nav bebra tāda pamatīgā mūra, dambe, ko viņš būtu samūrējis. Bebri mums strādā upes augštecē, kur mēs arī ķersimies klāt, un tur viņš pastrādājas un veidojušies sanesumi uz tiem bebru dambiem, bet šeit ir laiks. Šeit ir laiks, te tāda maza saliņa ir bijusi, un sanesumi ir veidojušies apkārtē salai. Un ar gadiem viņi tā arī ir sastājušies un palikuši. Tā kā Rauna ir gaujusi pietekt, tad savulaik te nārstojuši arī laši. Un tāds ir arī viens no mērķiem – atbrīvot tiem nārsta ceļu. Par cik mūsu upe ir lašveidīgo upe, tā ir prioritāte mūsu valstī, prioritāra upe. Un šeit migrē laši, arī nēģi, un ir šīs lašu vietas. Un par cik veidojās sanesumi, lašiem vairs nav kur nārstot. Un tad viņi, mēs esam iztaigājuši upi, viņi ir apstājušies pie šiem sanesumiem, nobarzuši akmentiņus, un tālāk viņi nav tikuši. Tā pamatdoma atbrīvot, attīrīt upi un arī turismam. Arī paši tautsnieki neslēpj, ka ir savas intereses piedaloties upes attīrīšanā. Darbiņš ir tāds, kurš vienkārši var sekmēt mūsu ieceres. Un tās ieceres ir? Ieceres ir laivot pa upi. Pirms gadā pēc lielās talkas es ar dēlu Tēsni šo posmu nobraucām un secinājām, ka ir dažas vietas, kur vienkārši mums nācās daudz stiept laivu apkārt. Un tāpēc mēs tur tā aprunājāmies visu un nolēmām upi tīrīt. Tad, ja būs viņa iztīrīt, viņa tam ūdens turistam būs interesanta? Viennozīmīgi. Raunas upe, viņai ir sajūta, ka tu brauc no Raunas, sanāk, ka tu visu laiku no kalna lejā lēt. Līdzīgi kā Ragaviņām, tikai šoreiz ar laivu. Šīs talkas upes sakopšanā ir brīvprātīgas, un ja pirmajā reizē bija 13 talkotāji, tad šoreiz jau krietni vairāk. Mēs paraujam ar to līdz arī pārējos, arī mūsu ģimenes locekļi ir iekšā šī lietā, un visi darbinieki, jaunie iedzīvotāji. Tieši daudz jauniešu ir. Jā, mums ir jauniešu centrs. Jauniešu un bērnu centrs, un mūsu vadītāja arī ir mūsu darbiniece, un viņa jauniešus arī ir aizrāvusi savām idejām, ar saviem plāniem, un jaunieši arī nāk un piedalās. Un viņi, kā redzat, meklē, ko mums tagad darīt, kas vēl ir jādara, jo mēs negaidījām šodien tik lielu atsaucību. Mēs esam jauniešu centra dalībnieki, aktīvi iesaistamies visādos Raunas projektos, un jā, upes tīrīšana ir ļoti svarīga. Kas tev motivēja? Mani laivošana, tāpēc, ka mēs iepriekš te laivojām un daudz, kur bija šķēršļi, kur laiva bija jānes. Un tagad mēs iztīrīsim, varēsim mierīgāk braukāt, tad, kad būs līmenis upē. Redziet, visas tās lielās lietas sākās no mazajām lietām. Ja nav apakšā laba pamata, tad, ja nebūs upe iztīrīta un netiks viņai atgriezta tā dzīvīgums un nebūs stāvošais ūdens, tad arī visas domas, visas idejas, viss tas raisīsies, skries uz priekšu. Un būs ļoti attīstīta vieta. Tad filozofijas te nevar. Nākošā talka Raunas upes sakopšanā būs 12. aprīlī.